jūs svinēsiet. Rakstiet komentāros, ja jūs svinat, kā jūs to darat. Jā. Bet mēs, diemžēl, šogad, un jau kā jau pēdējos gadus, nesvinam, jo Karolīna, kur tu būsi? Jo vismaz šoreiz, būšu Austrijā, treniņu nometne, slēpošana. Jā. Nu, lūk, tā kā izpriecasies secen, mēs nevarēsim iet pēc končām. Es tev atvadīšu no Austrijas. Labi, forši. Bet pēc cik ir vēl laiks līdz Helovīnam un tā kā, nesanāks mums viņu svinēt, tad mēs izdomājām radīt šo te svētku noskaņu. Mūsu istabās. Jā, principā izdekorēsim Karolīnas istabu. Un, ja jums ir interese un vēlties redzēt 3 lietas. Do it yourself. DIY Jā, lietiņas. tad sekojiet tālākajiem notikumiem. Ja jums šis video iedvesmoja uztaisīt kādu no visām šīm lietām, vai arī jūs esat izdomājuši uztaisīt kaut ko citu, bet jūs dekorējat savu istabu, tad ielieciet Instagramā bildi ar hashtagu konfektes.diy. Gaidām jūsu bildītes, un ja jums patika šāda tipa video, noteikti spiežat like. Kā arī subscribe. Jā, mēs ņemsim vērā un taisīsim varbūt vēl ko jaunu un interesantu. Nu, tad novēlam jums priecīgu Helovīnu, daudz končas. Labi, čau, un tad tiekamies. Tā! Čau! Ieejam internetā, atveram Google un ierakstam bet, kas nozīmē sīkspārnis, lai atrastu vajadzīgo trafaretiņu un zinātu, kā var uzzīmēt. Tiem, protams, kam nav mākslinieka dotības. Šis būs īstais. Būs vajadzīga melna kartona lapa, krītiņš un priekšā turam sev trafaretiņu. Ņemam lapu, lokam uz pusēm, zīmējam vienu pusi, lai pēc tam varētu izgriezt. Tad pēc tam ņemam šķēres un griežam laukā pa kontūru. Sīkspārnīts ir izgriezts, varam vaļā. Ņem kaut ko asu, lai acīs varētu uztaisīt caurums. Tajās vietās, kur būs jāliek spuldzīte. Lai visi sīkspārņi sanāk pienādi, ņemam veco trafaretu un liekam uz jaunās lapas. Un vienkārši ar krītiņu pārzīmē kontūru. Vajadzīga arī virtene. Lampiņu virtene, kāda katram mājās ir, mēs paņēmām to saucamo cherry picking, bet galvenais ir, lai viņai ir šādas te spuldzītes, kuras liksim sīkspārnim acis vietā. Nākamajai dekorācijai vajadzēs skārdeni. Mēs paņēmām zirņu skārdeni, noplēsām etiķetes, tukša. Vajadzēs flomsteru, ar kuru mēs uzrakstīsim tekstu. Vajadzēs naglu, vajadzēs āmuru un vajadzēs gošu melnā krāsā. Un vajadzēs otiņu. Mēs rakstīsim vārdu bū lieliem burtiem, tā lai pēc tam var izsist caurumiņus. Un tad, kad jūs skārdeni esat nokrāsoši, paņemat kaut kādu asu priekšmetu, to pašu naglu vai zobakstāmo, un pāriet pāri caurumiņiem, lai no viņiem izņemtu to krāsu un viņiem spīdētu cauri gaisma. Nākamajai dekorācijai, kas būs ķirbīši, vajadzēs ķirbjus. Mēs ņēmām diezgan maz izmēra, dekoratīvos. Tad vajadzēs krāsas, gošas krāsas, konkrēti mēs paņēmām baltu un melnu. Protams, otiņas, lai varētu uzklāt, un spīdumiņus.